Šodienas stundas temats mums ir sakarības trīsstūrī 3. Tas ir tāds sequels, un pēdējā daļa, tā ir triloģija, un šodien tā noslēdzas. Un kāpēc 3? Tāpēc, ka mēs paskatīsimies uz to, kādi uzdevumi par sakarībām trīsstūrī ir kur eksāmena 3. daļā. Okay? Tā kā 3. daļai arī vajadzētu pagatavoties. Nu jā, un sāksim ar to, kas 3. daļā ir pats populārākais. Un pat populārākā lieta patiesībā ir kaut kas, ko esat mācījušies 9. klasē, kas ir diezgan amizanti, manuprāt. Un tie ir līdzīgi trīsstūri. Es aicinātu jūs šobrīd paņemt savas priekšstu burtnīcas un ierakstīt pirmkārt pirmo plānu punktu šodienai. Mēs parunāsim šodien par 2 lietām. Es tā ceru, ka mēs pagūsim abas lietas izdarīt. Pirmā no tām ir līdzīgi trīsstūri. Tie ir vispopulārākie tajā 3. daļā. Un te var redzēt 2 trīsstūrus, kuri vizuāli it kā izskatās līdzīgi, bet rekurta sāniņā ir rakstīts jautājums, kas vēl trūks, lai varētu to apgalvot. Tad jūs varētu parunāt tagad. Jūsu skaistā balss ir vajadzīga. Parasti tur jābūt tādam vilnītim starpām tā abiem trīsstūriem. Es nezinu, kā viņi pareizi nosauc. Tātad ir jābūt šai zīmei. Labi. Ok, jā, ļoti labi. Trūks leņķis vēl viens. Tieši tā. Tātad, lai pamatot to, ka 2 trīsstūri ir līdzīgi, īpašība skanē leņķis, līdz ar to vajadzētu, Anete, varbūt parunā līdz galam, ko vajadzētu papildināt konkrētāk? Kā... Leņķi vēl vien. Jā, pieņemsim, ka A ir tāds pats kā D, vai ne? Nu, iedomāsimies, ka šie ir leņķi apzīmējumi. Ok, ne, šis nekā neizskatās. Labi. Bet zini, kas ir? Tas nav vienīgais variants. Tad, principā, kam vēl jābūt dotam, varētu būt dots kaut kas šāds, bet ne tikai. Varbūt kāds pēkšņi zina, vai jau ir ieskatījies rekur šeit lejā. Malu attiecību, malači, pilnīgi pareizi. Tad pieņemsim, ja man būtu dot vienādu leņķi, leņķis B ir vienāds ar leņķi E, tad pirmais variants ir tas, ko Anete teica, ka ir 2 leņķi pāri vienādi, ka šis leņķis ir tāds pats kā šis leņķis, ok? Un tie 2 arī ir vienādi. Tā trīsstūri uzreiz ir līdzīgi. Bet vēl tagad ir malu attiecība. Tad, Daniela, varbūt varētu pastāstīt līdz galam, tad tas otrais variants ir kāds? Man jārunā? Jā. Malu attiecību, ne? Jā. Nu, pastāsti konkrētāk, ko tu ar to domā? Ja, piemēram, ir pateicis, ka AB mala ir 3 reizes mazāka nekā DE mala, un tā ir varbūt visas malas, tad arī leņķiem jābūt vienādiem. Jā, un tajā gadījumā, ja es nezinu, cik reizes viņas ir atšķirīgas, tad es varu pierakstīt vienkārši šādā izskatā, vai ne? Un vēl var gadīties tā, ka nav dotas visas 3 malas, ok? Tā kā vai visas 6, teiksim tā. Pietiek patiesībā ar 2 malu proporciju, šāda te. Ja vien, tev ir dots arī šis leņķis. Okay? Redzi, paskaties, kuras malas es neesmu izmantojis šajā proporcijā. Kuras tur iztrūkst? AC un D. Jā, kāpēc tieši tās? Kāpēc es esmu šīs 2 malas noignorējis? Tās nē. Bet... Nezinu. Kur zina? Kur zina, tad saka? AB un BC ir leņķis starpā. Jā, pilnīgi pareizi, jo AB un BC, kur šitās 2 malas, es viņas tā kā izcelšu varbūt ar kādu oranžo krāsu. Tāpēc, ka AB un BC veido to vienādo leņķi, ok? Un DE un EF arī. Tāpēc tā ir tā otrā īpašība, ok? Šādi te. Un tad tās... Jā, un tad ignorētās malas ir tās zaļās. Un pēc tam vēl bija kaut kāds komentārs, tad šķiet, ka Tomam. Mala leņķis, mala pēc pazīmes. Nu tā sanāk, vai ne? Mēs tā kā varētu arī šādi teikt. Ir arī tāda trīsstūra vienādības pazīme, bet šoreiz tās malas ir tikai proporcionāls, nevis vienāds. Ja tā kā Daniela stāstīja, ka mala var būt kaut cik reizes atšķirīga. Ok? Un trešā lieta ir tas, ka visas malas ir proporcionāls. Ok? Tā kā man šeit nebūtu leņķis gan tad dots, tā būtu trešā ideja. Šeit var redzēt arī formulas, ok? Un par formulām man uzreiz ir tāds sekojošs piedāvājums. Klau, ja tagad man ir dots tas, ko man šķiet, ka Emīlija bija tā, kas teica to, ka ir dots tas, ka ir šāds tas simboliņš, vai ne? Pašā sākumā.
Pieņemsim. Nē, to teica Laura. To teica Laura. Oi, es sajaucu balsis, sorry. Bet tad Laura pilnīgi pareizi teica. ABC. Un jūs varat pierakstīt to labi. Tā kā šot Lauras ideja ir līdzīgs ar 3 stūri DEF. Jā. Tā. Tas ir dots, ok. Vēl ir dots tas, ka, un tagad vienosimies. AB, piemēram, būs cik centimetri gara mala? Vienalga, pasakiet man. 5. Piemēram, 5 centimetri sārunāts. Un iedomāsimies, ka savukārt proporcionālā mala DE ir, piemēram, vai šitā te mala ir pieņemsim, cik gara? 15. Izskatās pēc 15, jā? Tā visiem izskatās, ka viņi tā kā 3 reizes garāk. Nu, labi, un tad 10 arī var. Nu, kā 10 varbūt, labi. Tas varbūt būtu mazliet ticamāk. Ok, tad DE ir 10 cm. Un vēl ir dots tas, ka laukums tam mazajam trīsstūrītim S1 ir vienāds ar, pieņemsim, cik liels laukums varētu būt? 20 kvadrātcentimetri. Pēc 20 kvadrātcentimetriem izskatās, jā? Nu labi, Nu, es nezinu. tas tā baigi daudz. Ticamāks skaitlis varētu būt, piemēram, 7 kvadrātcentimetri. Kāpēc? Jo, kaut vai, ja es tā pavērtēju, cik aptuveni gara varētu būt mala BC, ja? Viņa nez vai izskatās pēc kaut kādiem, tur 20 centimetriem, vai ne? Diez vai. Tāpēc tas laukums droši vien būs mazliet mazāks. Un tagad, kā es domāju, uz ko es vedinu, kas būs uzdevums? Tāds pavisam vienkārši. Jā, tieši tā. Tad S2 ir vienāds ar jautājumu zīmi. Mērķis ir pārliecināties par to, ka visi prot atrast vajadzīgo informāciju, kur ir, tā kā no formula lapas izkopēts ārā. Un varbūt kāds varētu pastāstīt, kā mēs varētu iesaistīt šo formulu. Jā. Mēs varētu aprēķināt koeficientu malu attiecībās, un tad izmantot to koeficientu kvadrātā ar otro formulu, lai aprēķinātu otrā trīsstūra laukumu. Pilnīgi pareizi nodalīšu šeit vietiņu, kur to darīt. Tad, kā jau Toms pareizi teica, izreikināsim koeficientu K. Koeficientu K var izreikināt pēc šīs formulas, vienkārši dalot malas. Tagad pasakiet man, kādā secībā jūs piedāvājat dalīt malas? Kur ar kuru? Ar DE dalīts uz AB. Jā, es to pilnīgi piekrītu. Vai viss pamana, kāda starpība vai es dalu tā kā DE ar AB vai otrādāk? It kā jau var darīt gan tā. Ja mēs rakstītu otrādāk, tad sanāk, ka ABC būtu lielāks par to otru trīsstūri. Jā, un tad mēs dabūtu decimālu daļu. Un tas parasti ir mazliet sarežģītāk. Bet, ja es dalu lielāko malu ar mazāko šajā gadījumā, tad es dabūju veselu skaitli 2, un skaitli 2 ievietot koeficientu kā vietā noteikti būs daudz vienkāršāk. Tikai tagad man ir jāsaprot, kurš laukums ir kurš. Kurš augšā ir otrais vai pirmais laukums? Tagad man ir jāsaprot, es ar kādu indeksu ir augšā. Augšējā būs lielākais DEF. Lielākais. Jā, pilnīgi pareizi. Tad DEF vai arī S2. Es varu izmantot vienkārši numuru 2, tāds ir 1 un koeficients kvadrātā 2 kvadrātā. Un tagad, atliek tikai sareikināt, cik tad ir laukums S2. Izdariet to. Kam ir, tad droši sekiet. Un 7 dalīts 4. Es par to dalīšanu mazliet šaubos, bet, jebkurā gadījumā. Nē, kaut kas cits. Aha. S1 vietā mēs varam aizvietot rekur S1. Es varbūt izcelšu rekur, ka S1, rekur šis te ir tas pats, kas šis. Vai ne? Tas ir septītnieks. Tāpēc saucējs var rakstīt 7. Savukārt 2 kvadrātā, 4, kā jau Toms teica. Un tagad man ir jāsaprot, kā izteikt skaitītāju. Izskanēja doma dalīt. Reizināšana. Kā to var zināt, ka ir jāreizina? 28, jā. Bet kā var to izdomāt, ka ir jāreizina? Vienkārši pēc loģikas. Pēc loģikas? Labi. Jā. Vai arī varbūt tās, pieņemsim, viens piemērs, kas reizēm palīdz skolēniem, ir, piemēram, iedomāties kaut kādus skaitļus, piemēram, 10 dalīts ar 5. Piemēram, 6 vienāds ar 2 dalīts 3, un tad tur izreikt. Tieši tā. Un tad iedomāties, ka tas desmitnieks tev nav zināms, ka viņš ir kā kind of kā x, ok? Un tad es domāju, ko darīt ar 5 un 2, lai sanāk 10?
Es nevaru 5 dalīt ar 2, lai dabūtu 10, vai ne? Man ir jāreiz, ne? Un atbild ir 28 kvadrātcentimetri. Kāds kaut ko gribētu teikt pirmīt? Pārdomā jau? Nav vairāk ko teikt. Nav vairāk ko teikt. Jā, tas ir kas jāpateikt. Labi. Jā, bet jūs, Klau, jūs droši varat iesaistīties un arī pateikt kādu komentāru, pieņemsim par nākošo slaidu. Okay? Par šo man īsti nav ko piebilst, bet ja jums ir kādi komentāri, tad droši sakiet. Kur ir galvenās lietas par līdzīgiem trīsturiem mēs izrunājam. Iesim tālāk. Protams, ka eksāmenā parasti tie uzdevumi nav par to, ka tev jārēķina laukums līdzīgiem trīsturim, bet ir kaut kas mazliet tāds, avansētāks. Un pieņemsim, sasaistīsim tagad šo tematu ar 10. klases vienu svarīgu tematu, tie bija pierādījumi. Un zinu, ko es varētu pamēģināt pierādīt? Piemēram, apzīmēsim šito leņķi E, tas būs alfa. Un atcerieties, ka runāt var pilnīgi jebkurš, vai rakstīt čatā, labas idejas, droši dariet tā. Tātad dots ir tas, ka leņķis E ir vienāds ar alfa. Okay. Nu jā, principā that's it, un tev ir jāpierādi, kā leņķis IRT arī ir vienāds ar alfa. Okay? Tad jūs varētu pamēģināt to tagad aši pierādīt. Tas tāds ļoti standarta uzdevums, tāds ļoti, ļoti populārs. Kādam ir ideja, tad droši sakiet, tas neobligāti var būt Toms, tas var būt jebkurš no jums. Jā, es varētu izmantot malu attiecību. Šoreiz, diemžēl, nē, jo mums nav doti malu garumi. Tas, ka ir leņķis un kopīga mala, nezinu. Bet zini, kas ir? Tā, leņķis. Tad pastāst, par kuriem trīsturiem tu runā? ITR. ITR, labi. Un IRE. Super. Un šiem diviem trīsturiem ir kopīgs leņķis lūk šeit, vai ne? Tieši tā, mēs varētu pie pierādījuma izmantot to, ka trīsturim ITR patiešām un trīsturim IRE. IRE ir divi vienādi leņķi. Vai visi to pamanīja? Tas, ko Dānela tikko teica. Jā, ne? Jā. Jā, Kārlis to pamanīja. Ok, tad, kā jau Dānela pareizi teica, tad es iekvāstu nokomentēšu. Leņķis I ir kopīgs. Nu, ja leņķis ir kopīgs, viņš automātiski ir vienāds. Un kurš ir otrs vienādais leņķis? Un vēl kas ir vienāds? 90 grādu leņķis. 90 grādu leņķis. Patiešām leņķis T ir tāds pats kā leņķis R, ir vienāds ar 90 grādiem. Tad ir pilnīgi pareizi. Jā, abos trīsturos ir pa vienam taisnam leņķim. Tas bija dots zīmējumā. Rekord, šis te leņķis ir tieši tāds pats kā šis leņķis, kas ir šeit. Jo te blakus leņķi ir abi vienādi ar 90 grādiem. Nu, forši. Nu, Klau, un ja divi leņķi trīsturi ir vienādi, tad trešais arī ir vienāds, jo tas izriet no trīsturu leņķu summas. Forši. Tagad mēs esam tikko pierādījuši, ka šajos trīsturos, ja šis leņķis ir alfa, ja šeit ir alfa, tad šeit arī ir alfa. Kāpēc tas ir svarīgi, kā es domāju? Ko tas dod? Tas pierāda, ka viņi ir līdzīgi. Tas pierāda, ka viņi ir līdzīgi. Patiesībā to pierāda arī... Tā novieto vienu uz otras, tā bija domās. Jā, tieši tā. Tad mēs varam viennozīmīgi redzēt, jā, tā kā tos leņķu pārus. Kaut gan arī tas, ko Dānela teica, ka šeit ir kopīgais tas leņķis I, tas jau arī kalpoja par pazīmi leņķis. Kurā gadījumā uz šo īpašību, ka ja divi leņķi ir vienādi pa pāriem, tad trīs tur ir līdzīgi, balstās liela daļa trešās daļas uzdevumu, un mēs pie viena tādu uzdevumu varētu šobrīd pastrādāt. Rekord kā reiz ir redzams, piemēram, 14. gada uzdevums. Ja jūs reikināt ātrāk, atcerieties, ka jūs varat vienmēr ieskatīties šajā linkā, okay? Tad ej uz /matemātikas C,
atrast īsto gadu, īsto daļu, uzdevumu un paskatīties, kā tur ir atrisināt šie uzdevumi. Bet tikmēr, mums ir 2 mērķi. Šajā slaidā mums vajadzētu pierādīt A un B punktus, ka leņķi ir vienādi un ka malas tur reizinājumā kaut kāds ir vienāds. Mēģiniet tagad to NMB pierādīt, ka šītas leņķis ir tieši tāds pats kā CAB. Pamēģiniet to pierādīt. Ja kādam ir ideja, tad droši dalieties. Leņķis B ir kopīgs abiem trīsstūriem? Jā, tieši tā, pilnīgi pareizi. Tad leņķis B ir kopīgs. Man vajadzētu tad pateikt, kur ir tie abi trīsstūri ir kopīgs. Trīsstūrs MNB un trīsstūrs ACB. Jā, trīsstūri ir kopīgs. Izlasīt uzdevumu nepaspēju. Nepaspēju izlasīt uzdevumu. Labi. Izlasi tagad. Kad tu izlasīsi uzdevumu, tad pamēģini ievērot to, ka patiesībā šis pirmais jautājums, tas A jautājums, ir gaužām līdzīgs tam, ko Daniela mums stāstīja iepriekšējā slaidā. Trīsstūriem ABC un BNM. Šeit mēs jau iedavām vienu tādu hintiņu nelielu par to, kā var iesākt pierādīt to, ka šie 2 izceltie leņķi NMB un CAB ir vienādi, kur viņi ir apzīmēti. Pirmais solis ir šis. Un vēl 2 idejas. Leņķis C un leņķis N ir vienāds? Jā, šajā gadījumā man vajadzētu precizēt, kurš no leņķiem N, jo C ir viennozīmīgs skaidrs, vai ne? MNB. Tieši tā. Bet, lai nebūtu pārpratumu, tad pierakstīsim, ka tas ir leņķis patiešām MNB. Abi ir pa 90 grādi, un tad man vajadzētu iekavās ierakstīt, kā es to zinu, ka viņi tādi ir, vai ne? Un šajā situācijā es varu vienkārši rakstīt vārdu dots. Blakus leņķi. Jā, vai arī izmantot vārdu blakus leņķi, tieši tā. Bet vēl viens teikums, kas man ir jāpasaka, ir sekojuši. Vai jūs tiekat līdzi pirmkārt? Jā? Aneta, vai tu tiec līdzi? Jā. B ir kopīgs. Šis rekur ar citu krāsu kaut kādu izcelšu. Šis leņķis C ir tieši tāds pats kā šis leņķis N. Un kāds ir pēdējais komentārs, kas man šeit ir jāpasaka, lai būtu skaidrs, ka šie zaļie leņķi, rekur šis ar šo, arī ir vienādi. Kas man jāpasaka? Pēc kādas īpašības tad tā sanāk, ka viņi ir vienādi? Iekšējo leņķu summa ir 180. Pilnīgi pareizi. Pēc trīsstūra iekšējo leņķu summas leņķis M un leņķis A ir pilnīgi vienādi. Tātad pēc šīs īpašības NMB ir tāds pats kā leņķis C. Principā labs jautājums, cik ir maksimālais iespējamais IQ skaitlis. Es nezinu. Lasot čatu, man rodas šis jautājums. Kurā gadījumā pirmo soli mēs esam pierādījuši. Un tagad, ja viss tiek līdzi, tad skatāmies B jautājumu. Pamēģinām atrisināt B. Tad izpētiet, kas ir visi šie 4 nogriežņi.
AB, BN, BC, BM. Kurš šos nogriešanas var redzēt? Kam viņi pieder? Un pastāstiet man arī, ko jūs esat izsacinājuši. Tas, kad mala BC kvadrātā ir vienāda ar AB kvadrātā? Nu, vai tas nav svarīgs? Viņas nav vienādas. Nē, BC kvadrātā un AB kvadrātā nav gluži vienādas. Tur varētu, vēl vajadzētu tad AC kvadrātā arī. Tur ir jāpārādā tā proporcijas formula. Eva, vai tu vari pieslēgties ar audio un pastāstīt, vai tu esi tikai čata režīmā? Acīm redzot čata režīmā. Tātad pagaidām tikai čatā. Labi. Tad tu vari turpināt čatā arī rakstīt, ka pieņemsim 3 stūrus ABC. Patiešām, kāpēc es ņemšu ABC? Tāpēc, ka AB un BC ir tieši tā lielā 3 stūra malas. Okay? Ir līdzīgs ar, tagad ar citu krāsu, pieņemsim ar sarkanu krāsu, izcelšu šitos te. Kura 3 stūra malas ir BN un BM? Tas ir diezgan obvies, vai ne? Tas nav sarežģīts jautājums. Mazā 3 stūra. Mazā 3 stūra, kur šitas te, kur ir BN ir šeit, tātad BN ir šitā te mala, un BM ir šī mala, un tad es redzu, ka tiešām izveidos tas mazais 3 stūrīts. Un tagad man ir pareizā secībā jāuzraksta burti BM un N, tā, lai būtu pareizā secība priekš līdzības ABC. Man ir jāsaprot, kuri leņķi pa pāriem ir vienādi. Piemēram, leņķim A, kur šitam, vienādais leņķis ir kurš. Nu, tad to es attiecīgi rakstīšu pirmajā vietā. Kurš burts man te jāraksta? M. Pēc tam N. Nē, M, pēc tam B un pēc tam C. Jā, pēc tam droši vien, ka B, tad, vai ne, tas kopīgais leņķis, jā? M, B. Un pēdējais ir N. Un atkal kā var pārliecināties, ka N, jo N un C, kur paskaties, nu, kaut kā izcelsim to, ka gan N, gan C, viņi abi ir taisnleņķi, kur ir N un C, abi ir taisni. Man gan vajadzētu pamatot, kā es to zinu, ka viņi ir līdzīgi, ok? Kurš ir pateikt? Kā mēs to zinām? Pēc pazīmes kādas? Mums kopumā bija 3 dažādas pazīmes, kura ir šī? Kāpēc šie 2 3 stūri ir līdzīgi? Lielais 3 stūris ir to sarkano 3 stūri. Visi leņķi vienādi. Jā, tieši tā. Patiesībā man pietiek ar 2 leņķiem. Es varu rakstīt vienkārši LL. Tas uzraksts nozīmē leņķis, ok? Tad tā tas ir domāts. Jā? Nomainīsim tā, lai var saprast, tie ir L burti. Šādi te. Pēc pazīmes leņķis, super. Un tad, ja tie 2 3 stūri ir līdzīgi, tad, kā Eva rakstīja čatā, pilnīgi pareizi var rakstīt proporciju. Un man šajā proporcijā gribētos iesaistīt malas AB, BC, BN un BM. Tagad arī mirklītes laika, pagaidām varbūt skaļi neko nesakam, lai visi aizpilda ar šiem te 4 malu nosaukumiem proporciju, tā kā mēs esam apspriedušies iepriekšējā slaidā. AB dalīts uz BN. AB dalīts uz BN. Tad man ir jāskatās tas, ka AB, paskaties, AB ir kāda mala lielajā 3 stūrī? Hipotenūze. Hipotenūze. Tad, ja man šeit ir rakstīt... Nē, tad MB. MB, jā. Vai BM, lai sakrīt ar tā uzdevuma nosacījumiem, tad tā doma ir tāda, ka abas šīs malas, tam ir jābūt hipotenūzām, proti abām ir jābūt garākajām malām. Mēģinu šeit pakomentēt, kāpēc, kā var zināt, kuras tieši malas ir jāraksta. Un pēc tam atkal skaitītājā, tagad es rakstīšu kuru malu šeit. BC dalīts uz BM. BC.
Jā, jo parasti ir pieturās pie tāda stila, ka, ja es esmu sācis rakstīt augšā lielo trīsstūri, vai ne, ABC, tad arī turpinājumā arī šeit ir jāraksta joprojām lielā trīsstūra mala. BC dalīts ar, jā, kas ir BC starp citu? Pasakiet man, kas ir BC lielajā trīsstūrī? Pretkata leņķa māla. Ok, vienīgi šis skaidrojums man īsti nepalīdzēs izskaidrot, kāpēc esmu lejā izvēlējies malu BN. Tāpēc, kurš zina apzīmē? Garākā kateta. Garākā kateta, tieši tā. Ok. Nu labi, un tad tāpēc lejā es arī rakstu garāko katetu arī otrajā trīsstūrī, tas ir BN. Tagad man ir jāpielieto tas, ko tautā sauc par krustiņu likumu. Taču šim likumam ir arī oficiāls nosaukums. Varbūt kāds pēkšņi zina, kāds ir oficiālais nosaukums krustiņu likumam. Proporcija? Jā, proporcijas pamatīpašība. Okay? Proporcijas pamatīpašība, tieši tā. Jo par proporciju sauc vienkārši pašu šo vienādojumu. Okay? Šis vienādojums tā ir proporcija, jo tur ir divas vienādas daļas. Piemēram, viena puse ir vienāds ar 3 sestdaļām, tā arī ir proporcija, tāpēc, ka tur ir divas vienādas daļas. Labi? Tikai šī ir skaitliska proporcija. Un šī ir ar nezināmajiem. Tagad, kur diagonāli man ir jāreizina pa priekšu? Rozā vai dzeltenā? Patiesībā ir diezgan vienalga, bet šeit izdevīgāk ir kura? Spriežot pēc šī. Spriežot pēc teksta violeto. Rozā. To rozā, jā, tieši tā. Tāpēc reizināšu rozā diagonāli AB, reizināšu ar BN. Redzu, ka tas ir vienāds ar otru diagonāli, kur reizinātāji ir jāsaliek pareizā secībā, tā, lai sakrīt ar uzdevumu nosacījumiem. Un tad šādā veidā esam pierādījuši, pateicoties Evas komentāram, ja tā kā ir jāskatās proporcija, šo te uzdevumu. Un tad jūs redzējāt, ka šajā uzdevumā palika vēl pēdējais jautājums. Un šim nolūkam, pirmkārt, viens tāds jautājums, vai visi paspējas šī tik tālu? B jautājumu. Jā, nē? Jā. Domam ir? Jā? Jā. Jā. Ok. Nu tad šķiršu tālāk, bet ja vajadzēs atgriezīšos vēl atpakaļ šo slaidu. Un pēdējais jautājums mums ir palicis C. Tas būs vēl viena lieta, ko mēs šodien izdarīsim. Mums ir jāpierāda, ka ap 4 stūri ANMC, kā ap šo 4 stūri, var apvilkt riņķa līniju. Ok. Tad, kad jūs izlasat šādu tekstu, ka var apvilkt riņķa līniju, kas jums uzreiz nāk prātā? Par ko jūs uzreiz domājat? To, ka viņi ir apvilkts riņķis. Labi, vēl. Jūs zināt, ka ne ap jebkuru 4 stūri var apvilkt riņķa līniju? Jā. Zinājā. Pieņemsim, iedomājies, ka tu mēģinātu apvilkt riņķa līniju pieņemsim, ap ko? Kaut vai ap trapeci, taisnīgi trapeci, piemēram. Vai es jau sāku zīmēt rombu. Un iedomājies, ka tu tagad, labi, iedomāsim šis rombs. Tad tā problēma būtu tāda, ka, ja tu mēģinātu zīmēt riņķi, tad viņš varbūt var apvilkt, jā, kur Eva jau raksta tikmēr. Tad mēs varētu uzvilkt tikai caur 2 virsotnēm, vai ne? Bet mums vajadzētu tā, lai tās virsotnes arī šīs 2 atrastos uz riņķa līnijas, vai ne? Nu, lūk, īsāk sakot, Eva jau tikmēr gatā. 180? Tieši tā. Un to patiesībā jūs varat atrast formulu lapā, ja jūs uzmanīgi ieskatāties, paskaties šeit, ievilkt un apvilkt 4 stūri. Kura no 2 formulām mums šoreiz interesē? Augšējā. Augšējā. Mums patiešām interesē, bet čatā es redzu tā kā doma dažādība. Bet zini, kas ir? Esat ļoti rūpīgi paskaties. Ja ir teikts, ka ap 4 stūri var apvilkt riņķa līniju, tas nozīmē to, ka padomā, ja ap 4 stūri būs riņķa līnija novilkt, iedomāsimies, ka mums šeit būs riņķa līnija, ja? Tad jautājums tagad ir tāds, kāds ir tas 4 stūris? Vai viņš ir ievilkts riņķī, vai viņš ir apvilkts apkārt riņķim? Kurš ir īstais vārds? Īstais vārds ir? Stūris ir iekšā riņķī. Ievilkts, jā, pilnīgi pareizi. Jā, es arī čatā tagad redzu apstiprinājumu tam, ka tiešām ir ievilkts. Ok. Nu, tad mums ir jāparāda, ka, kā mēs zinām, ka pretēja leņķa summa ir, kā jau Daniela pareizi teica, 180 grādi. Kā mēs to zinām? Jo doti ir 90 grādi, un tā kopā ir 180. Tieši tā. Tieši tā. Tad šeit ir 90, un tur arī ir 90. Vienkārši jāuzraksta, ka mēs saprotam, ka leņķa summa ir 180 grādi. Tad, ja
C un N kopā ir 180. Kā mēs zinām, ka pārējā divi leņķi arī ir 180? Nu labi, par C un N ir Jo skaidrs. iekšējo summa ir 360. Superīgi. Paldies, Elīze. Tieši tā, tad tas ir tas komentārs, kas tev vēl būtu vajadzīgs. Tātad šitas ir 180 grādi, un tad vēl pēdējais teikums šeit, nu jā, ka mēs zinām to par tiem 4 stūra leņķiem, vai ne? Nu labi, pat labāk tas tik tā kā būtu. Tagad droši uzdodiet man jautājumus, cikmēr uzrakstīšu to komentāru, ko Elīze teica. 4 stūri. Iekšējo leņķu. Oi. Summa ir 360 grādi. Tieši tāpēc, ja C un N kopā ir 180, pārējiem diviem leņķiem A un M paliek pāri. Pieņemsim, nosauksim tos par sarkaniem leņķiem. Šis un šis leņķis kopā veido arī 180 grādus. Vēl viens īsts komentārs. Klau, mums palika 2 minūtes, līdz ar to es gribēju īsti, ko pakomentēt, pievērst jūsu uzmanību vēl vienai lietai. Tas ir tāds fun fact. Tas nav obligāti jāzina, tas šo uzdevumu varēja pierādīt citādāk, maz to neizmantot. Bet, Klau, mēs sākām šo uzdevumu risināt ar to, ka ja šis leņķis A ir vienāds ar ko? Pasakiet man. Ar B, leņķi B. Ja viņš būtu vienāds ar B, tad šīm katatēm vajadzētu būt vienādām. Nē, to mēs nepierādījām. Mēs pierādījām, ka leņķis A ir tāds pats kā leņķis, kur šeit? M. Jā. Un zini, kas ir? Ja šis ir leņķis alfa, pieņemsim, tad cik liels ir viņa blakus leņķis? Tas, kas atrodas šajā vietā. Nu, 180 mīnus alfa. 180 mīnus alfa, pilnīgi pareizi. Un tagad paskaties, šeit ir 180 mīnus alfa, tur pretī ir alfa. Kāda leņķa summa sanāk A un M, ja saskait kopā šos divus leņķus? 180. Vienkārši 180, jo alfas tā kā saīsnās. Okay? Pēdējais ieteikums šodienai. Atcerieties, tā tēma bija 3. daļas uzdevuma. Un es jums ļoti ieteiktu paskatīties, nu ļoti populāri ir līdzīgi 3 stūri, vienu mēs tādu atrisinājām, bet vēl 2013. gadā bija uzdevumi par taisnīgi 3 stūriem. Atcerieties, ka taisnīgi 3 stūriem ir visu kaut kādas formulas, ir pieejamas formulāpā, kur ir, vajag daudz visu kaut kādu, jā, mēs par viņām esam runājuši pagājušajā nedēļā. Mans ieteikums būtu ieskatīties viss mājaslapā, atrast šo uzdevumu un to atrisināt. Un pēc tam salīdzināt ar šīm atbildēm, kas šajā linkā būs atrodams.